baigo monumentālo mērogu. Bet kā tas turās? Kā turās tas šitāds te milzīgs 100 metru laidienu kupols? Kā viņš var turēties? Nu, tās ir tās slodzes, kas tiek novadīts uz stabiem, un kupols ir visekonomiskākā būve, un nevelti Rīgā arī būs jaunā dzelzceļa stacija kupola veida tādiem elementiem, un tas ir iespējams. Bet ir tikai 6 stabi un 100 x 100 metri kupols. Jā. Nu, tas ir kā publiskā telpa, ka cilvēki audzina ne tikai katedrāles uzbūvēt, bet uzbūvēt lidostas. Kā Minhenē Rainis ir cieņā. Rainim speciāli zelta piemiņa. Sveiki, Raini! Ka viņš ir iemīlējis tavos darbos un ka tu būsi īstais. Tas ir izšķirošais. Tām visām biogrāfijām un visām pārējiem internetu portāliem nekāda jēga nav. Kādu iespēju tu atstāji? Tas ir izšķirošais. Nu labi, ir laikam bildi, jā. Ir bildi foršs ar rozēm. Nē, foršs. Tev šitais bija labs. Tu skaties, tev tas krakls dzeltenis. Un tam nabaga cilvēkam ir prieks. Nekārtos 9 stāvu, 12 stāvu mājas, ja, ar rozēm, ar ko. Tā ir cita pilsēta. Tas ir kaut kas cits. Tev pieeja turklāt, tev nobildēšu. Tu tieši tev dzeltenis krakls. Pie tām dzeltenām rozēm tur. Tā ir cita vide. Tas ir absolūti kaut kas tāds. Un paskaties, lielais tornis kā simbols, kā Vācijas provinces. Letiņi būtu valoda kaut kā eksistētu, bet mēs visi valsts valoda būtu vācu valoda. Ja nebūtu Ļeņina izdevusi izskurt, tad Pirmās pasaules karā nebūtu sabrukuši šīs impērijas divas. Tā kā visi kārtībā. Bet skaties, pārēja, tā kā mums pie stacijas, bet tā pārēja ir apdzīvota ar eskalātoriem, nevis mums vecas trepes. Bet otrais ir tas, šobrīd te pavasars turismu sezona. Tā ir Francija nav tāla, Austrija nav tāla, Šveica nav tāla. Tā ir pasaules naba. Un ķīnieši turisti un tā tālāk, Japāņi. Nu, ko darīt? Nu, bet varbūt ir labi, ka mums nav jāprotestē par lieliem turismu viņiem Rīgā un pārbrīvētību. Tā kā Venecijā, kad Venecija dumpojas, viņi negrib tik daudz turistus vai sagaidīt. Viņi grib dzīvot savu dzīvi. Viss ir kārtībā. Šito mājas višķi jāgrib apgrīt. Pasēdēt un pamājot to māju. Jā, hello, mēs esam Minhenē, pašā Minhenes sirdī. Karlsplats, Kārļa laukums, blakus te ir vecpilsēta, te ir dažādi laikmeti abūvi, bet fonā mums aiz muguras ir viena biroja ēka, absolūti interesanti, modernisms, un šai biroja ēkai ir tādi milzīgi kluči, kas atgādina tādus mūrus un logi, monolīti lieli stikli, neverami. Un blakus nevaramiem logiem ir tādas šaurākas vertikālas veidināšanas restītes, kas nodrošina dabīgo gaisu ieņemšanu šī biroja ēkā un rada arī tādu vienkāršības arhitektūru. Višķi viņš ir tāds brutāls. Brutālisms, jā, tāds vienkārši brutāls. Tādas monumentāls arī skulpturāls formas, un labs akmens. Iedziļinājumi. Visi domā, tas ir tas ir granīts vai marmors baltais. Tas ir, jā, tāds speciāls akmens, tas ir no akmeņlaustuvēm aizmugurē, kur ir kaut kāda. Bet redzi, logi nav verami. Tu iedomājies ēka, tad tur ir piespiedu ventilācija, jeb nav. Jeb domā, ka tās restes logu sānos, tur ir ventilācija. Tur ir ventilācijas restes. Jā, es tāds neesmu Rīgā redzējis risinājumus. Pa to tu toķi. Jā, bet tur arī acīm redzot siltummaiņas ir iestrādātas logbilās siltummaiņas, kad tu paņem ziemā svaigo gaisu
Jā, arī izvieto to gaisu un decentralizētu siltummaiņas un tā tālāk. Bet redz, Minhenē mēs redzējām ļoti daudz rēkas tādas uzreiz pēc kara, tāpat kā mums tās ekonomiskais periods, un viņas ir ļoti tādas, cik tik var, nabadzīgas, tā kā Hruščovkas. Bet šeit centrā var redzēt, ka Minheni bišķi viņi ir pietaupījuši, nav tā kā Berlīna pilnīgi noslaucīta no zemes. Kaut kā viņi kara laikā ir gan tās viduslaiku, visi kārļi lielie te ir saglabājušies, tāpat kā Rīgā Doma baznīcas, gan tagad ir tāda supermoderna arhitektūra, kas ir Zaha Hadids biroja un visi tie pasaules zvaigznes. Nu jā, bet viss ir politiķi rokās, un tas ir savā laikā no iespējamās valsts un pašvaldības budžeta vai uzņēmēju budžeta, un kāds arhitektūra ir, kāda ir. Mēs lasām arhitektūru kā tādu jaunu valodu, kā internacionālu valodu, tā kā jaunu veidu Esperanto, tikai Esperanto attēlos. Bet man atkal patika par to rajoniņu, kur dēls dzīvo, tā kā Mežparks, kur arī forši, ka studenti ir okupējuši tādu Mežparku vienu villu. Tur bija tāds vācu gars, tāds birģeru, kā viņi pareizi, birgeri, tāds garš, kur tā kā mums Mežparkā ir bišķiņi smird pēc tādi novi ruski un kaut kādi biezie latvieši, jo tas ir tikai uzbūvēts 10 gadu atpakaļ un ieremontē. Te var redzēt, ka koki, krūmi ir ieauguši jau vismaz no Hitlera laikiem 100 gadi, un ir tāda tik forša sajūta, nu tāda patstāvība un ilgspējība. Tas man atkal patīk. Tu velc uz to internacionālo, ka šeit ir arī gars no amerikāņu zvaigznēm, un Norvēģi uzreiz to atpazīsti. Bet kā tu domā, kas ir svarīgāks, lai būtu pilsētā tas savs gars, jeb tas internacionālais? Nē, man liekas, ka jābūt daudzveidībai. Te ir Minhenē jūtam visi sociālie strati. No iesācējiem, no studentiem, no trūcīgākiem cilvēkiem, kam ir pieticīgi budžeta dzīvokļi mājas, līdz villām, līdz dārgiem birojiem, kur zīmēties, kur strādāt, kur iegūt pašapziņu, līdz smalkām operām, kuras apmeklēt. Tur ir opera aizmugur arī. Jā, un faktiski ir tā, ka te visiem sociālajiem stratiem ir vieta, un cilvēks attīstās vienā vecumā, viņš ir vienā sociālā Galvenais vēl ir forši par to sociālo runā, ka te var redzēt, ka Vācijā 100 miljonu vācieši tomēr ir tik stipri, ka viņi ir sagramojuši tos arābus, afrikāņus, un ir tas vāciskais gars. Jā. Francijā tur jau ir kaput francūžiem, bet šeit nav. Francūži paši vainīgi, ka viņi bija tā kā kolonijas tās Āfrikas valsts iztaisījuši, un tā viņi par to maksā tagad, bet vācieši ir sagramojuši. Mēs visur dzirdam vācu valodu, angļu valoda ir maz, un tie, kas ir afrikāņi, ir ļoti pieklājīgi, tomēr jau pāri tie, kas te nemācēja uzvesties, tie ir izsūtīti apakaļ. Un vismaz Minhenē ir vācu gars, Deutschland über alles, rullē vācieši. Jā, bet Minhenē ir arī, tuvu Francijai, tuvu Austrijai, tuvu Šveicei. Tā kā tāds kurgāns, kur viss sanāk kultūras kopā, Eiropas sirds faktiski te ir tiešām. Francija, Šveica, Austrija, Itālija, Vācija. Daudz nacionāli, varbūt īslaicīgi te darbojās un dzīvo, bet te ir tiešām tāds arī internacionāla pilsēta un nozīmīga. Jā, bet tomēr saimnieks ir vācietis, tāpēc nevēlt amerikāņi baidās un uztur 40 armijas bāzes un 100 000 savus. Viņi baidās, kā vācieši atkal ir labākie karotāji pasaulē, un ja viņi saņemsies un pateiks, gan de hoc, bitte ausweis un viss, tad atkal visiem būs bikses pilns. Amerikāņi uztur kara bāzes arī tradicionāli no tā, ka vācu tauta bija sadalīta divās daļās. Viena bija komunistiskā Vācija un otra ne. Un viņi baidījās, ka pēkšņi Rietumvācija nekļūst sarkani komunistiski,
Viņi turēja tās bāzes arī baidoties no bolševistu. Skaidrs, arī tāds vēl, tur dažādi aspekti, jā. Vienu brīdi vēlēšanās novēl pa komunistiem Vācijā, Rietumvācijas Jā, tieši tā, un viņi baidījās, ka var apvienoties ar Krieviju, jo faktiski cara laikā Krievija bija īstenībā Vācijas province, tāpēc, ka Oldenburgi, tas Vācijas karalis un Krievijas Romanovs bija vispār brāļi un arī angļu. Un viņi ļoti, un vispār Krievijā bija vācu valoda, valsts valoda. Jā. Un visos vadošos amatos, visi Barkley de Tolly, karavīri un visi bija vācieši īstenībā. Daži tur varbūt uzvārdu izmainīt. Vācieši vai arī angļu un starp citu, šitā Ļeņina revolūcija bija īstenībā atbrīvošanās no vāciešiem. Faktiski Krievija un arī ne tikai Letonija, arī Krievija visa bija Vācijas pakļautībā. Zināmā ietekmē. Tīrā pakļautībā, pilnīgi koloniāla valsts. Rucavā dzīvoja mūsu vecmāmiņš, un viņš uzkāpa uz divriteņu, un 23 kilometriem bija Mēmeles, tagadējā Klaipēda. Viņi uzkāpa uz divriteņu, tālāk aizbraukt uz Kenigsbergu, kas bija 60 kilometru attālumā. Ar velosipēdiem viņi izbraukā uz Vāciju. Prūsija, paši karaļi dzīvoja no Brucavas pār 10 kilometru. Mēs bijām kaimiņu valsts vācieši. Tagad mēs esam kurzem, ne jau kaimiņu valsts, mēs bijām paši vācieši, mēs bijām Lietuvu starpā, Poliju starpā. Mēs bijām baltvācieši, nevis kaut kādi kaimiņi. Toreiz mēs bijām tīri vācieši. 100 gados viss ir izmainījies, un mēs esam atkal Minhenē, kas ir viens no tādiem interesantākiem vēsturiskiem centriem, jo Minhenē Ļeņins kopā ar Krupskaju... Vai pa Ļeņinu atstāsim nākošajā, atradīsim tās vietas. Atradīsim tās vietas un atkal pieslēgsimies. Jā, pieslēgsimies nākošreiz. Atā. Kolosāls pilsētu plānojuma risinājums. Tā kā tādi vecpilsētas vārti puslokā. Šī ēka, pa vidu laukums un ieeja vecpilsētā kā vārti. Šādi risinājumi, kad dzīvo pilsētā uz vietas, paslīd garām. Mums arī Rīgā ir vienreizēji ansambļi, kā Doma laukums, kurā ir pilsēta plānojumi 10 ieliņas satek uz vienu centrālo laukumu zvaigznes formā, un ir Strelnieku laukums, kur atkal ar upi, braucot iekšā no tilta, pilnīgi atverās Rīgas vārti un Prezidenta pils stūris zem tilta, kas rada tādu mājīgumu, noslēgtību, ka pilsēta ir ar savu gredzenu, ar savu mūri, un ir tāds vienreizējs notikums viņā ieiet, iekļauties un kļūt par sastāvdaļu. Cik zemi? Uz ko varētu būt rinda? Nevar saprast, kaut kāda rinda stāv kilometriem gara. Jāiet paskatīties, uz ko stāv rinda. Arī Minhenē. Kaut kas tāds ir, kas ir deficītā. Tūlīt redzēsim kaut kāds smartphone klīnika Minhenes. Kas tā pa smartphone klīniku? Vai nu kaut kādu telefonu ar atlaidi, vai visi iet labot smartphones. Kur tas satrakojušies cilvēki? Kas te tāds varētu būt jokaidīgi? Donnerwetter. Viņi visi stāv pēc kebabiem. Kebabiem ir rinda kilometru gara. Kolosāli kaut kādi kebabi. Jā, tas ir ko vērts. Viss tas aizspiegs.
Jā. Nu, sāk. Jā. Au. Jā, labi. Bija atradis šitais diezgan labs prototyps, bet nekad nebija bijis labs. Man vajag patīk, kad visi dzimuma orgāni arī saprot. Jā, būt brīvam,